Un otrais vīrs, par kuru es šo to pameklēju, un starp citu atradu arī YouTube var noklausīties interviju, kur viņš arī stāsta par sevi un savām idejām, ir Davids Rīds Džonsons. Vismaz pirms gada vēl izskatījās tīrs brauns. Kungs no Connecticutas, ASV, kur viņš dzīvo jau vismaz kopš 18 gadu vecuma. Viņš ir precējies un viņam ir 2 pieauguši bērni. Viņš ir bijis drāmas terapeits visu savu profesionālo dzīvi, un kaut kādā savas karjeras punktā viņš kļuva arī par klīnisko psihologu. Es saprotu, ka tā ķēdīte ir tāda, ka no sākuma viņš bija drāmas terapeits un pēc tam klīniskais psihologs. Viņš savu profesionālo ceļu strādāja ar Vietnamas kara veterāniem, kas cieta no PTSD, jeb posttraumatiskās stresa. Un tā arī ir tēma, ko viņš pēc tam ir pētījis un ar ko viņš ir nodarbojies savā drāmas terapeita mūžā. Un viņa aizraušanās ir arī ne tikai pašam virzīt uz priekšu savu pētniecību un profesionālo darbību, bet arī būt tādam kā mentoram un jaunās drāmas terapeitu attaudzes sagatavotājam. Viņš arī ir vairāku grāmatu autors. Šeit ir tās grāmatas. Es ceru, ka esmu pievienojusi. Un viņa vārds drāmas terapijas laukā ir saistīts ar, piemēram, tādu ideju kā Witnessing Circle prakse, kas ir strukturēta kopīgas refleksijas prakse drāmas terapijā, kas paredzēta, lai vērstu uzmanību uz tiem procesiem, kas ir notikuši improvizācijas spēlē, tās pieredzes tā kā apjēgšanu, saprašanu un tās integrēšanu. Lūk, Deivids ir ieguvis doktora grādu, protams, Yale Universitātē. Tur arī ir notikusi viņa izglītošanās. Doktora grāds viņam jau ir gana sen, pirms vairāk nekā 40 gadiem iegūts. Un viņš arī pats ir asociētais klīniskais profesors Yale Universitātes medicīnas skolas psihiatrijas nodaļā. Viņam ir arī citi tādi akadēmiski amati, tostarp viņš ir klīniskais psihologs, drāmas terapeits un posttraumatiskā stresa centra līdzvadītājs Ņūheivenā, Connecticutā. Es to izrunāju. Un viņš arī ir citu institūtu, kas ir saistīti ar šādām tēmām, direktors vai tā kā līdzdirektors vai citos vadošos amatos. Svarīgs vīrietis. Bijis Ziemeļamerikas drāmaterapijas asociācijas prezidents, kā arī Nacionālās mākslu terapijas asociācijas koalīcijas vadītājs. Es jau teicu, svarīgs vīrietis. Bijis arī ar psiholoģiju un tādām jomām saistītu žurnālu galvenais redaktors. Tad paralēli praktiskiem darbam diezgan daudz arī darbojas akadēmiski. Un tad par tām viņa idejām viens no viņa galvenajiem domām ir par drāmas terapeita lomas nozīmi. Proti, viņš domā, ka terapeita loma tā nav tikai tāda spēle vai izrāde, bet būtisks terapeitisks instruments, ja terapeits apzināti ieņem dažādas lomas, ar kura palīdzību drāmas terapeits rada drošību, drošības sajūtu klientam vai pacientam, atbalstu tajā procesā, lai veicinātu viņa izpēti un psiholoģiskas pārmaiņas. Viņš izstrādājis teoriju par transformācijām drāmas terapijā, kā dramatiskas pārmaiņas palīdz psiholoģiskajai dziedināšanai. Protams, viņam tas PTSD interesē, tāpēc arī par to viņš aktīvi ir rakstījis, kā tieši drāmas un ne tikai arī citas mākslu terapijas integrēšana dziedināšanas procesā var palīdzēt pret PTSD. Un viņš ir viens no tiem autoriem un praktiķiem, kas ir izveidojuši tādu Miss Kendra programmu, kas ir skolu programma, tieši paredzēta bērniem, kuriem ir dažādas traumatiskas pieredzes, un tad šajā programmā viņiem tās palīdz risināt ar stāstniecību un iztēli.
Un viņš ir kungs, kurš lielu nozīmi pievērš empiriskiem pētījumiem radošajās mākslas terapijās. Viņam nepietiek tikai ar to, ka visi saprot, ka māksla var būt dziedinoša un palīdzēt. Viņš tiešām arī pievērš tam, kā to var pierādīt. Un arī šajā grāmatiņā viņa vārds ir minēts vairāk kārt, tā kā svarīgs vīrietis. Paldies!